sveiki, vai kādreiz kāds tev ir teicis, tu esi tik gudra un tik stulba, tāpēc, ka tev ir tik zems pašnovērtējums, vai arī tu esi tik gudra un tik skaista sieviete, bet tu esi pilnīgi idiota, nu galīgi stulba, jo tu vienmēr par sevi slikti domā, tu vienmēr uztraucies, ka tu esi par asnu, un tu ņemies ar to savu pašnovērtējumu, un vispār man besī ārā, tā ir tava vaina, ka es tevi saucu par stulbu, tāpēc, ka tu neproti sevi savākt, ej un savāc un sakārto savas problēmas, lai mums atrisinātos ģimenē dzīvē šīs situācijas, lai man tev vairs par stulbu nav jāsauc, un vispār, lai tā būtu pēdējā reize, ka tu man pārmet, ka es tevi nosaucu par stulbu vai idiotu, jo tu tāda patiešām esi, kaut gan tu esi tik superīgi gudra un fantastiska. Šitas ir nopietni. Es esmu to piedzīvojusi, ja? Līdzīgās frāzēs. Un, protams, varbūt tie vārdi var būt savādāki, bet tā pamatdoma ir tāda, ka kāds tevi nosauc sliktos vārdos, pazemo, tāpēc, ka tu esi gudra un vienā teikumā ievīja to, ka tu esi paceļ tevi uz augšu, ja, un nolaiž tevi lejā, ja, tad ievīja to, ka tu esi laba un to, ka tu esi slikta, un vēl piedāvām vaino tevi, ja, kad vaino tevi pie paša uzvedības un sliktiem vārdiem, ja. Tu kaut ko tādu varbūt piedzīvojis ar vecākiem, ar partneri, ja, varbūt darbā, varbūt pat ar draugiem. Varbūt arī ne pati, bet tu kaut kur dzirdi vai tu kaut kur esi redzējis, ka kāds cilvēks piedzīvo šo te. Un tas, ko es pati darīju līdzīgā situācijā, es sāku pēc tam strādāt ar savu pašnovērtējumu. Es domāju, un es sāku, protams, vainot sevi, es sāku strādāt pie savu pašnovērtējumu. Un, protams, es dzirdēju frāzi, attiecībās divi cilvēki ir 50/50 un sāk strādāt ar saviem 50 attiecību procentiem. Patiesībā, kas tevī notiek, ja tev kāds kaut ko tādu pasaka, tīpaši, ja tas tev ir tūs un mīļš cilvēks, un, protams, šos te teikumus un šīs te frāzes, es saku, viņas varbūt izteikti savādāk, ja? Tu nedzirdi vienu reizi, ja tev esi ilgstošās attiecībās ar tādu cilvēku, tavā prātā rodas milzīgs apjukums un tev ir komplekss pēctraumas sindroms, jo tas rada traumu. Tā ir viennozīmīgi, šis rada traumu, ja, un ļoti komplicētu, jo tavā prātā ir šī milzīgā sašķelšanās, ja. Tad viņš man pateica kaut ko labu, bet viņš man pateica kaut ko sliktu. Un es esmu vainīga pie šī cilvēka uzvedības, kur ir man 50%, ja? Vai arī drusku citādāk tavs prāts to traktē, bet ir nenormāla dualitāte tavā galvā, un tas ir mīloši cilvēku, tu tātad to cilvēku mīli droši vien vai cieni, kas to saka, un vēl piedāvām viņš droši vien dara arī kaut ko labu, ja? Viņš tev ir izdarījis kaut ko labu, ja? Varbūt tas ir vīrs, kas ir parūpējis par taviem vecākiem, samaksājis tev par jaunu kleitu, nopircis puķes, apmaksājis kaut ko, varbūt labs tēvs un citu cilvēku sabiedrības acīs, viņš vēl varbūt labs un brīnišķīgs cilvēks. Varbūt tā nav, jā, bet es vienkārši pieļauju, ka tā situācija varētu tāda būt, jo neviens cilvēks jau nav tikai labs vai slikts, jā. Un tad tu sāc skatīt, jā, bet viņš ir darījis tik daudz laba, un attiecībās mēs esam 50/50. Tavā prātā ir nenormāls juceklis, nenormāls šķelšanās, un tad, kad es biju šādā situācijā, man pagāja daudz gadi, lai es saprastu, ka es esmu vardarbīgās attiecībās. Protams, tur vēl bija ļoti daudz nianses tajās attiecībās, un es spēju noticēt, ka tā ir vardarbība, jā. Un es arī no klientiem esmu dzirdējis līdzīgus teikumus, un viņi saka, un teikumi parasti ir sākšies, nē, mans vīrs nav vardarbīgs, bet viņš tikai vakardien pateica to un to, un viņi atkārto šo teikumu, jā, līdzīgā veidā, un es tak saprotu, ka es pat esmu vainīga, man ar sevi ir jāstrādā, mūsu attiecībās noteikti nav vardarbības. Es tev teikšu patiešo, tā ir vardarbība. Tu vari man neticēt, tu vari izslēgt video, tu vari pateikt, ko viņi te tagad mūda, bet es būtu sev aiztaupījis daudz gadus dzīves,
un sadziedēšanās būtu ātrāk un vienkāršāk, ja es būtu to ieraudzījusi un atzinusi. Jo tā ir smalka manipulācijas forma, ja, un tas jau nav tā, ka tev tās attiecības iet gludi līdzen un pēkšņi ir kaut kas tāds, ja. Tur noteikti ir kaut kādas nianses, tur noteikti ir tevī šī nepārliecība jau bijusi, jau bērnībā tu esi kaut ko piedzīvojusi, ja. Un tev tas cilvēks ir mīļš, apzinies, ka tu jau tajās attiecībās esi, jo tu esi mīloša sieviete, ne jau tāpēc, ka tu esi muļķa, ja. Un zini to, ka tajā brīdī, kad tu esi attiecībās ar vardarbīgu, manipulatorisku cilvēku, jūsu dinamika nav 50/50, ja? Tur ir pavisam cita attiecība dinamika, tur ir 100/0, varbūt 90/10, bet tas nekad nav 50/50. Un tas, kas tev ir jādara, kur tad tavs solīts uz augšu sākās, nevis skriet un strādāt ar savu pašpārliecību un ar saviem 50%, lai uzlabotos attiecības, bet paskatīties, kas patiesībā notiek. Ja, kas patiesībā notiek. Šīs nav attiecības kā diviem vienlīdzīgiem cilvēkiem. Tu palūkojies uz to, un tad tu sāc šķetināt to kamolu, izejot no notikušā. Ar mani manipulēja, pret mani izturējās vardarbīgi, un man ir radusies attiecīga trauma no tā. Protams, tev ir jāstrādā ar savu pašvērtējumu. Protams, tev ļoti būs jāstrādā ar savu pašvērtējumu. Iespējams visu mūžu, ja, jo tās ir komplicētas sakas, kas ir palikušas tavās smadzenēs. Tā ir tāda komplicēta matriksa, kas tev tur ir ievietota. Un tev būs, protams, jāpaskatās, kas tad bija manī, kad es vispār iegāju tādās attiecībās, kas bija manī, kad es atļauju kam tādam ar sevi notikt, un kas tu man sevi ir jāmaina, lai es no tā atbrīvotos. Bet tev noteikti nav jāskrien strādāt ar savu pašvērtējumu, tāpēc, ka viņš tā pateica, lai uzlabotu attiecības un tā tālāk. Jā, tavs pašvērtējums, protams, ir ļoti svarīgs, bet apzinies, ka ar tevi viss ir kārtībā. Tu neesi vainīga pie tā, ko viņš pateica. Tu esi gudra, mīloša un fantastiska sieviete. Un ja tev ir zems pašvērtējums vai tev ir bijušas smagas traumas, tas nedod nevienam tiesības ar tevi manipulēt. Tā ir tā cilvēka atbildība, kurš to saka. Tu neesi atbildīga par citu vārdiem, par cita jūtām un par cita rīcību. Un, starp citu, ļoti bieži arī vardarbīgās attiecībās var būt tā, ka tu dusmojies, tāpēc, kad ar tevi manipulē sievietes, ļoti bieži var lietot alkoholu, ja? Un tas, tu, protams, pati jau dzer un es pie tā, un tu dusmojies, bet tev ir jāpalūkojās uz to, kāds tad ir iemesls manai rīcībai. Un varbūt tas ir saistīts ar to otru cilvēku, ja? Un varbūt tas izēja no tā nevis cīnīties ar to, lai tu mazāk dusmojies, vai lai tu pārtrauc, protams, tur lietot atkarības vielas, vai tu vari vēl uzskaitīt destruktīvas uzvedības un rīcības, es divas vienkārši pieminu, bet paskatīties ar attiecībām kaut kas nav kārtībā, ja? Un man ir jāsaprot, ka tie ir mani izvairīšanās vai izdzīvošanas mehānismi šajā vidē. Un nevis sākt ar to, ka tu ņem nost izdzīvošanas mehānismus, bet varbūt tev ir jāmaina vide, kurā tu dzīvo. Un, protams, nekas labs nav dzert vai dusmoties tāpat. Ja tas tev mums gan ir jādusmojās, un tās ir vērtīgas, tās ir tiešām dažreiz ļoti vērtīgas emocijas. Ja? Protams, viņas būtu destruktīvas, bet nevienmēr tas ir tas. Nevienmēr viņas ir tādas, kā viņas izskatās, un nevienmēr tas, ko tev saka, tavas dusmas ir tas, kā tas izskatās, ir īpaši. Es pieļauju, ka tev ir pārmesta dusmošanās, un cilvēks ir arī attaisnojis savu rīcību, kas ir bijusi ļoti nelabvēlīga ar tavu dusmošanos. Ja? Atceries, ka nevienmēr lietas ir tādas, kā tās izskatās. Tu esi brīnišķīga, lieliska sieviete, un tu vari sevi atbrīvot. Tā, lai tev veic.